1983. Gada izlaiduma absolvents Ivars Krauklis, šobrīd pasta ģenerāldirektors. Šo te skaisto putnu Ivaram draugu uzdāvināja, laikam pat paši nenojaušot, ko viņi tev ir uzdāvinājuši. Jo, teiksim, tas pēc tāda pēc tāda melna reformātora izskatās. Kaut gan varētu arī, teiksim, vispār es gribētu ieviest tādu pasta ministrs, teiksim, tas būtu tāds patīkamāks nosaukums. Jeb arī atgriežoties varbūt no jokiem uz zemes, laikam beidzot pa ilgiem laikiem, varbūt pat pirmo reizi mūžā, tu varēsi izmantot to, ko tev ir mācījuši, teiksim, par nopietnu lielu saimniecību, apsaimniekošanu un remontēšanu. Īsu laiku es jaunā darba vietā pastā un jāsaka, tie pirmie iespēja, ka remontēt ir daudz ko, jā. Runa iet pa mašīnām, bet, kapitālais remonts vajadzīgs. Automobīļu inženieris nav tava vienīgā akadēmiskā izglītība. Man iepriekšējā darba pieredze direkcijā arī bija ar auto saistīti, ļoti nosacīti, vairāk tie bija dažādi vadības un organizatoriskie darbi. Bet runājot par izglītību, man otra izglītība ir uzņēmuma vadības maģistratūra, tā kā savukārt šajā darbā noteikti vairāk zināšanas jāpielieto no tās otrās izglītības. Un es domāju, ka tikai ar izglītību šī tik liela uzņēmuma vadīt būtu diezgan liels neprāts, un te tomēr droši vien vairāk vajadzīga tāda dzīves pieredze un darbs ar cilvēkiem. Man, protams, ir prieks par to iepriekšējo 17 gadu laikā paveikto, tur ir uz ko atskatīties. Un tāds zināms gandarījums noteikti par to darbu ir, jo darba periods arī bija garš. Bet pašlaik nākās pārkvalificēties pilnīgi citām lietām. Un jāsaka, ka CSDD reģistrs, un tā tas noteikti ir vismaz viens no labākiem Eiropā. Tad runājot pastu, jāsaka, ka te ir tāds zināms ceļš jānoiet, lai kāds mums tā vērtētu. Pēc kā te vairāk izskatās, teiksim, mums šoferīšiem un automobīlistiem saprotamākā valodā, vai mēs te iztiksim ar galvas remontu, vai mums būs arī bloks jājauc ārā un viss šāls un kloķens tiks slīpēts. Kas te, teiksim, tās tiks darīts? Izskatās, protams, ka pirmais jau arī mašīnu remontējot tā ir diagnostika, un pašlaik mēs esam tajā diagnostikas fāzē, lai saprastu un nedarītu kaut ko lieku un tādu, ko pēc tam ir jāpārtais. Bet tie pirmie iespēja nav tie iepriecinošākie, un ko darīt noteikti pietiks. Es domāju, ka runa ir tiešām par tādu, zinām, veidu kapitāla remontu. Ir jāatrod iespējas, kā uzlabot īsā laikā finansiālo situāciju. Un tas ir pats pirmais. Otrkārt, jāredz iespēja, kā motivēt cilvēkus, lai viņi saprastu, kam viņi strādā un kādi ir tie mūsu mērķi. Un tad jāķerās pie tām jau patīkamākajām lietām. Manuprāt, tas ir šīs te apkalpošanas līmeņa paaugstināšana, ko ikdienā viss satiek un sūdzās par pasta kvalitāti. Es varu pateikt, jā, bet vispirms jāsaka ar to bāzi. Pastbankas ideja kā tāda, viņa jau nav jauna un unikāla Eiropā, tādas lietas pastāv un neapšaubām, ka, manuprāt, tas projekts ir vienkārši iekavēts. Ja mēs pasts mērķtiecīgi ir vairāk gadu garumā samazinājuši šo nodaļu skaitu, tad radīs neērtības cilvēkiem laukos, un ja ar šādu projektu izdodās saglabāt to nodaļu tīklu, lai cilvēks laukos viņam ir iespēja pietiekami īsā attālumā no viņa mājām saņemt tos pakalpojumus, ko pasts piedāvā, tur arī apmaksāt savus rēķinus, ko varēs izdarīt pasta bankā un nosūtīt un saņemt sūtījumus. Cerēsim, ka tas izdosies, jo es skaidri zinu, ka Latvijā ir daudz nelielu miestiņu, kuros nav baznīcas, bet vismaz vēl gadu atpakaļ bija pasta nodaļa. Šur jau vairs nav. Jāsaka, ka mums vēl joprojām ir 709 pasta nodaļas, kas priekš tādas teritorijas, kā Latvija, izklausās nav pietiekami iespaidīgi. Lai tavi panākumi pasta ministra amatā, es atļaušos tomēr palikt pie sava, atstāja tikpat paliekoši pēdas Latvijas vēsturē, lai cilvēki pēc vienas vai divām paudzēm runājot par šo laiku, atcerās, bet Krauklis ne tikai to reģistru tur būvēja, viņš tā pasta arī izcēla no bedas. Varbūt otrādi būtu labāk, kad atcerētos kaut ko labu no pasta un tad mēģināt atcerēties, ka pirms tam arī kaut kas tur tika darīts. Tas būtu vēl labāk.